Nu, redziet, mēs arī plūstoši esam pārgājuši pie nodokļiem un valsts Jā, ieņem dienas. pie valsts ieņēmuma dienesta, jā, tiešām plūstoši, jo, jā, tiešām šie parādi nodokļu atlikumu salīdzināšana ar valsts ieņēmuma dienestu, sākot no 2021. gada pārskata gan grāmatvežiem, gan arī zvērinātiem revidentiem radīja pietiekami daudz problēmas, darba pārstruktūrēšanu, darba apjomu pieaugumu un patiesībā daudzas nepatīkamas situācijas. Nu, tad 21. gadā es ar šo nodokļu atlikumu salīdzināšanu patiesi domāju, ka, nu, ko lai tagad dara? Tad 22. gada pārskatā jau tas man šķita daudz vieglāk, jo visi maksājumi, kas notiek vienotajā nodokļu kontā, un vienotajā nodokļu kontā tie pēc noteikta principa tālāk tiek attiecināti uz nomaksātajiem nodokļiem. Un tad cilvēks pēc būtības jau ir diezgan slinks, un lai nebūtu daudz jātērē laika atlikumu salīdzināšanai, kas agrāk bija salīdzinoši vienkārši process, tad es sapratu, ka man noteikti ir jāraugās tajā virzienā, kā nauda tiek sadalīta. Problēmas parasti nerodas situācijās, kad deklarētais nodoklis ir samaksātais nodoklis un visu laiku ir šī nulles summiņa nodokļu atlikumos. Tad mums nekad nav problēma. Problēmas rodas galvenokārt tad, ja mums ir laikus nesamaksāt nodokļu, nokavējumi naudas, iespējams vēl auditā uzrēķini, iespējams labotas deklarācijas un nodokļu izmaiņas. Nu, tā tad, vārdu sakot, mūsu ikdienas darbības atspoguļojums šajās te salīdzināšanās mēdz būt biedējoši beigās, kad mums ir jāsalīdzina atlikumi. Bet ir arī, nu, tā kā es sev esmu atradusi laika taupīšanas paņēmienus. Kādi tie varētu būt šie laika taupīšanas paņēmieni? Tie varētu būt saistīti ar šo nodokļu sadali, kuri pirmie tiek nodzēsti maksājot. Visu nodokļu maksājumi mums ir līdz 23. datumam mēnesī. Un tālāk, tad, kad tā nauda ir saņemta, lai vai ko mēs tur rakstītu maksājumu uzdevumā, kādu nodokli mēs maksājam, citi patiesi maksā, saskaita kopējo summu un samaksā visu, un bēdu nezinu, nu, un citiem tā maksāšana ir sarežģītāka, komplicētāka, jo naudas plūsmas ierobežojumi pastāv, un tad maksā, kuru tad pirmo valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tālāk seko iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tālāk seko daudz citu nodokļu. Un tad viens no pēdējiem maksājumiem ikdienišķiem uzņēmumam, kuram nav tur subsidētās elektroenerģijas nodoklis vai vēl tur daži nodokļi, kas ir aiz PVN, nu tad pievienotās vērtības nodoklis ir tas pēdējais, kas paliek. Ja? Un ja nu kaut kādas ķibeles ir, tad faktiski tās ir PVN nodoklī. Ja? Vismaz manā gadījumā tā ir tā mana pieredze. Varbūt es varu lūgt nākamo slaidiņu. Nav nākamā slaidiņa. Labi, ejam atpakaļ, tad es runāšu to, ko es atceros, ko es tur saliku. Paldies. Tad, ko es daru? Jā, tā tad es skatos to tabulu, kur pēc FIFO metodes valsts ieņēmuma dienesta maiss ar vienu S sadala nodokļu summas. Un 22. gadā es nonācu līdz tam pievienotās vērtības nodoklim. Un tur tās nesakritības kaut kādas bija, un tās bija tieši tajā nodoklī. Un faktiski šis nodokļu salīdzināšanas process ar valsts ieņēmumu dienestu man bija ļoti ātrs, un cik pārsteidzoši arī zvērinātie revidenti tika ļoti ātri galā, un mums šie rezultāti sakrit. Tā kā mēģiniet, es iesaku, neskatīt to transakciju pārskatu, ko valsts ieņēmuma dienests ir ieteicis. Ja gadījumā ir tiešām un nevaram atrast, tad transakciju pārskats ir tas, kurā mēs redzam praktiski visu par katru nodokli un varam pārbaudīt, ko tad mēs esam maksājuši, ko mēs esam deklarējuši un kurā posmā tad ir tā starpība izveidojusies. Tāds ir mans ieteikums. Jā, pagaidām varbūt Lailai ir vēl kādi citi labi ieteikumi. Man attiecībā uz nodokļiem ir
Viens ļoti vienkāršs ieteikums - laikā maksāt nodokļus, tā kā esam aprēķinājuši, un tad mums dati saskan vienmēr. Nu, tāda ir mana pieredze, ja? Bet, protams, salīdzināšanos noteikti vajag veikt par laika ietaupīšanas paņēmieniem. Esat varbūt arī dzirdējuši, mums palīdz, kā saka, Excels. Mēs varam dabūt, eksportēt šos datus no EDS sistēmas, ieksportēt, importēt atkal Excelī un tad veikt šo salīdzināšanos. Bet, jā, patiesībā arī vairāk nekas tāds nav galvenais. Un tas, ko es vēl ieteiktu, attiecībā uz to, lai ietu dati kopā, par deklarāciju precizēšanu savā praksē, es cenšos precizēt tajā gadā, kad tas notiekās, nu, lai tas tā kā nepārceļās. Un tad arī ir viegli salīdzināt šos te datus.